Lasīsim no svētajiem rakstiem no Lūkas evaņģēlija 15. nodaļas. Jēzus stāstīto līdzību par pazudušo avi. Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizēji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja: šis pieņem grēcinieks un ēd kopā ar tiem. Tad Jēzus tiem stāstīja šādu līdzību: kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs. Un to atradis, tas prieka pilns to ceļu uz saviem pleciem, un mājās nācis, sasauc savus draugus un kaimiņus, un tiem saka: priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisnajiem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Āmen, tie ir svēto rakstu vārdi. Dievs svētī, kad apstājamies pie Tava vārda, pie Tavas līdzības. Palīdz mums ar to labāk saprast savu dzīvi un Tavu darbu tajā un mūžību, kas ir visam pāri. Jēzus vārdā. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Mūžības svētdiena, baznīcas gadā noslēdzošā svētdiena, jau nākamā svētdiena. Sāksies advents laiks, un noslēdzot šo baznīcas gadu, mēs arī uz kādu brīdi apstāsimies ar Jēzus līdzību apskatīšanu, ko esam darījuši aizvadītajos mēnešos. Un te nu mēs esam pie šīs Jēzus līdzības par labo ganu. Jēzus līdzība par pazudušo avi mums māca un atgādina kādu ļoti dziļu patiesību. Proti, ka mūsu ticība sākas nevis ar to, ka mēs meklējam Dievu, bet ka mūsu ticība sākas tur, kur reizēm mēs vēl nemaz to nenojaušam, ka kāds ļoti nozīmīgs process ir sācies. Mēs to reizēm varbūt pat interpretējam un saucam citos vārdos, bet mūsu ticība sākas tur, kur Dievs meklē mūsu. Un tā nav tikai tāda abstrakta teoloģiska frāze, bet īstenībā ļoti dziļa patiesība, un mūsu dzīves izšķirošajos brīžos tā var izrādīties ļoti nozīmīga patiesība. Mūsu ticība sākas nevis ar to, ka mēs izdomājam meklēt Dievu, bet ar to brīdi, kad Dievs izvēlas meklēt mūsu. No jautājuma Ādamam pirmajās Bībeles lapspusēs, tur Dievs saka: kur tu esi? Tā ir situācija pēc grēkā krišanas, kur Ādams ir paslēpies. Viņš nejūtas vairs tuvu Dievam, lai atrastos sarunā ar Dievu. Līdz Jēzus vēlākām līdzībām, par kurām arī šodien domājam, par pazudušo grasu, par pazudušo dēlu un šeit par pazudušo avi un līdz ar to par labo ganu, svētie raksti ļoti konsekventi parāda vienu ļoti būtisku dievišķu patiesību. Dievs ir tas, kas meklē pirmais, kas gaida pirmais. Dievs ir tas, kas ierosina attiecības. Dievs ir tas, kas meklē, atrod. Un atrod nevis, lai nosodītu, bet atrod, lai paceltu. Kas mums visiem ir vajadzīgs, lai kā mums reizēm gribas domāt, ka mēs esam stipri cilvēki, jo tādiem mums taču vajag sev rādīt uz āru, lai mēs šajā pasaulē kaut kā varētu virzīties uz priekšu. Bet Jēzus rāda, pienāk brīdis, ka katram cilvēkam ir vajadzīgs būt atrastam un paceltam. Un šo patiesību, protams, mēs ļoti nepārprotam un iespējams visskaidrāk redzam šajā Jēzus līdzībā par labo ganu.
Tad viņš tiem stāstīja līdzību. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs. Jēzus meklēja saviem klausītājiem saprotamu situāciju, lai varētu cilvēkiem palīdzēt labāk saprast, kā darbojas Dieva žēlastība. Šī līdzība primāri nav par tiem 99, un, protams, Jēzus klausītājs saprata, ka atstāt tuksnesī nenozīmē atstāt 99 saplosīšanai un nedrošībai un dažādiem citiem dzīves apdraudējumiem. Protams, ka tur bija vairāk gani, un tās 99 tika atstātas drošībā, pieskatītas, bet vajadzēja atrast to vienu, kurai draudēja bojājai. Un tajā pat laikā Jēzus šīs līdzības tālākā skaidrojumā interpretācija arī parāda, ka nav jau tādi 99, kuriem nevajag būt atrastiem. Īstenībā jau katram ir jātop atrastam savā laikā. Un cilvēki nedalās tajos, kuri ir tik pareizi, ka viņus atrast nevajag, un tad tajos nelaimīgajos, grēcīgajos, kuri ir pazuduši un kuri iet bojā. Bet cilvēki dalās tajos, kas ir atrasti un kas vēl nenojauš, ka Dievs viņus meklē. Kuru dzīvē vēl nav pienācis tas briedums tos apjaust, to nomanīt, to spēt atzīt. Un tāpēc Jēzus saka, ka debesīs būs lielāks prieks par to vienu, kas tiek atrasts. Nevis par tām 99, kurām atrašana nav vajadzīga vai kuras mēs no konteksta varam saprast, Jēzus to saka, kuri domā, ka viņiem atrašana nav vajadzīga. Jēzus šeit liek mums saprast, Dievam ir svarīgs katrs cilvēks, nevis kāda kopējā statistika. Pat viena cilvēka apmaldīšanās, bojājai un pazušana Dieva mīlestībai nav tāda pieņemams zaudējums. Dievam tā nekad nav norma. Katrs cilvēks Dievam ir svarīgs. Un to viņš grib pateikt arī katram no klausītājiem, kas šo līdzību dzird. Tu arī esi Dievam svarīgs. Nav tā, ka kas par to, ka viens ir pazudis, ja 99 ir pie vietas. Un Dievs saka, ja mēs pazūdam, Dievs vienkārši negaida pasīvi, lai varētu sacīt, es jau tev teicu, ka tā būs, bet Dievs ceļas un nāk mums pakaļ. Un ieraudzīt un to apzināties nozīmēs, es domāju, ieraudzīt arī tādā dziļākā izpratnē savas dzīves to patieso skaistumu. Un visas mūsu dzīves pieredzes dziļumu. Jo viss tavs dzīves ceļš, visdažādākās situācijas un apstākļus, kurus tu esi piedzīvojis un turpini piedzīvot. Arī tad, kad tu jūties kaut kādā dzīves posmā pašpietiekams un iespējams pat uzskati Dievu par lieku un vecmonīgu ideju, pat ja tu esi tur bijis. Vai arī tad, kad tu kaut kādā savā saprašanā domā, ka tu tagad meklē tos garīgos jautājumus un tu tagad sapratīsi un pieņems to galējo lēmumu, patiesībā tam visam pāri bija Dieva meklēšanas process pēc tevis. Un tad, kad tu atskaties uz savu dzīvi, uz dažādām lietām, uz tām labām un uz tām, kas tev pat šķiet, tām nevajadzēja notikt. Būtu labāk, ka tas nebūtu tā noticis. Tās nav tās varbūt priecīgākās atmiņas, kurās tev patīk kavēties. Tad pāri tam šī Jēzus līdzība zīmē tādu lielāku realitāti. Pāri tam visam Dievs tevi ir meklējis. Visa pasaules vēsture ir stāsts par to, kā Dievs meklē cilvēku. Visa tava dzīve ir stāsts par to, kā Dievs meklē tevi. Visās tajās tavas dzīves izpausmēs, attiecībās, darbā, izglītībā, draudzē, ģimenē, bērnos, vecākos. Visās tajās situācijās Dievs tur tevi grib atrast. Un kad tu piedzīvo, ka visā tavā dzīvē ir šī Dieva klātbūtne.
Pestīšanas sākums ir nevis mūsu ceļš pie Dieva, bet Dieva ceļš pie mums. Arī tagadtais visa redzamā, apjaustā un arī tajā, ko mēs pat neapjaušam, tavā dzīvē ir Dieva ceļš pie tevis, lai tavas dzīves piepildījums reiz būtu tavs ceļš pie Dieva. C.S. Lewisam, ievērojamam autoram, patika izmantot analoģiju no literatūras, un viņš runāja par Šekspīru un Hamletu. Tātad Šekspīrs, protams, ievērojamais autors, un Hamlets viņu luga. Un, lai izskaidrotu, kā cilvēks var satikt Dievu, viņš lietoja šo līdzību. Viņš teica aptuveni šo, ka Hamlets, tātad varonis no viņa ievērojamās lugas, pats no sevis nevarētu satikt Šekspīru. Hamlets varētu varbūt spriest, domāt vai filozofēt par savu radītāju, bet viņam nav pieejas tam līmenim, kurā atrodas viņa autors. Vienīgais veids, kā Hamlets varētu sastapt Šekspīru, būtu, ja Šekspīrs sevi pats ierakstītu lugā, kurā atrodas Hamlets. Tad rakstnieks varētu ienākt stāstā, runāt ar tēliem un piedalīties viņa pasaulē. Hamlets pats pie tā nevarētu nonākt, lai kā viņš censtos. Iniciatīva pilnībā pieder autoram. Un Lūis šo līdzību izmantoja, lai parādītu kādas būtiskas patiesības, pie kurām jau šodien esam apstājušies. Cilvēks pats nevar uzkāpt pie Dieva. Tāpat kā Hamlets nevar izkāpt no lugas un aizsniegt Šekspīru. Un Dievs ir ārpus radības, Dievs ir pāri radībai, ārpus laika un telpas. Bet Dievs var izvēlēties nolaisties pie cilvēka. Un tas ir tieši tas, kas notiek, kad Dievs sevi ieraksta tavas dzīves lugā, tavas dzīves stāstā, ienākot vēsturē caur savu dēlu Jēzu Kristu. Dievs runā caur rakstiem, Dievs runā caur svēto garu, caur to kluso balsi, kas tev pamudina un aicina un norāda un atklāja. Un palīdz kādas lietas ieraudzīt dziļāk, kā tu tās redzēji pirms tam. Lūdzu to formulē šādi. Tēls nevar uzkāpt pie autora, bet autors var ienākt lugā. Un tieši to Dievs ir izdarījis caur Jēzu Kristu. Būdams ticības iniciators, Dievs meklē cilvēku pirmais, un jebkura mūsu apzinātība, refleksija un meklēšana ir tikai atbildes uz reakciju uz to, ka Dievs jau tev ir spēris pirmos soļus pretī. Mēs neatrodam Dievu tāpēc, ka mēs esam gudrāki par pārējiem, labāki par pārējiem. Mēs pamanām Dievu tāpēc, ka Viņš jau ir ienācis mūsu dzīves stāstā un mūsu tajā uzrunā. Un tur parādās kāda īpaša, svarīga dāvana, kur ir svarīgi apzināties un izkopt savā dzīvē, un tā ir klausīšanās. Klausīšanās uz Dievu palīdz ieraudzīt Kristus klātbūtni savas dzīves stāstā. Bez tā mūsu dzīves stāsts neatklāja mūsu dzīves autora dimensiju. Tā dzīve paliek tā kā neatmodināta. Tā kā neuzziedējusi, tā kā neapaugļota mūžībai, tā kā nekad nenobriedis zieds, kas pārvēršas auglī un nes sevī dzīvību un spēj to nodot tālāk. Tas notiek caur klausīšanos, kur mēs apjaušam, kur mēs piedzīvojam sava autora dimensijas klātbūtnes savā dzīvē, kurš ir izvēlējies sevi ierakstīt mūsu dzīves stāstā. Interesanti, ka ar nevienu no savām līdzībām Jēzus neizvēlējās tā identificēties kā tieši ar šo. Mēs zinām, Jēzus stāstījis daudzas līdzības, piemēram, par sējēju, kurš izgāja sēt, bet Jēzus nekad nesaka tā tieši, es esmu tas sējējs, kurš sēja tās Dieva vārda sēklas tavā dzīvē. Viņš tā nesaka, lai arī tas tur, protams, ir iekļauts, un to mēs saprotam. Un daudzās citās līdzībās Jēzus tik tieši nesaka, es tas esmu.
Bet attiecībā uz līdzību par labo granu Jēzus izvēlas sevi ar šo līdzību ļoti tieši un nepārprotami identificēt. Un Jāņa evaņģēlija 10. nodaļa lielā mērā ir par to, kur Jēzus pasaka tieši: es esmu labais grans. Un viņš ļoti izvērsts par to stāsta, par šo savu kalpošanu mums cilvēkiem kā labais grans. Un tad tur ir tādi vārdi Jāņa evaņģēlija 10. nodaļā: es esmu labais grans, manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko, un es tām došu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, jo neviens tās nevar izraut no manas rokas. Tas ir tas apsolījums, kas mums visiem šodien ir vajadzīgs. Un šis Jēzus apsolījums jau ir tas, kas mirušo piemiņas dienu pārvērš par mūžības svētdienu. Jēzus saka: manas avis dzird manu balsi. Un to pasakot, Jēzus mums atgādina un norāda uz kādu ļoti būtisku patiesību. Bībele citur saka, vēstulē romiešiem, ticība nāk no dzirdēšanas. Šeit Jēzus saka: manas avis dzird manu balsi. Redzēšana arī, protams, ir svarīga. Kā mēs zinām, Dieva radība atklāja Dieva godu, dizains atklāja dizaineri. Kristus brīnums savulaik bija redzami un nepārprotami. Un reiz mēs mūžībā viņu skatīsim vaigu vaigā, kā raksts mums to saka. Bet šeit zemes ceļā Dievs nāk pie mums vispirms kā balss, kur ir vajadzīgs sadzirdēt. Dzirdēšana šajā pasaulē ir tas veids, lai mēs viņu satiktu, spēju klausīties, spēju apklust. Redzēšana vairāk būs nākamās pasaules dāvana. Šeit uz zemes redze un redzēšana bieži ir ārēja un var mūs pievilt. Attēls var būt neskaidrs, maldinošs un pārprasts, bet tā spēja saklausīt personīgo Dieva balsi, kā viņš runā uz to vienu, kā uz to vienu avi, kur viņš meklē. Balss ietver tuvumu, balss uzrunā mūsu stubu, balss pieprasa mūsu atsaukšanos. Un tāpēc kristīgās dzīves centrā nav skatīšanās, bet klausīšanās. Dieva vārdu uzņemšana, kas mūs pārveido. Jo Dievs nav kā objekts, ko aplūkot, bet persona, kas runā. Un kad viņš runā, rodas jauna realitāte. Gluži kā no radīšanas stāsta. Un Dievs teica, un viss tapa. Un šī pati radošā balss turpina skanēt caur rakstiem, lūgšanā un klusēšanā, dažādās dzīves pieredzēs, ja vien mēs cenšamies klausīties. Tāpēc reizēm zīmju meklēšana mūs nekur neaizved, vai gluži vēl sliktāk aizved mūs maldos un āršķībā. Reizēm cilvēki meklē zīmes, un reizēm cilvēki meklē zīmes, lai izvairītos no klausīšanās. Jo reizēm cilvēks varbūt pat var apzināties, ka ja es vien klausītos, man nāktos dzirdēt, man nāktos pieņemt. Un ja es neesmu gatavs pieņemt to, ko man Dievu tas gars čukst un uz ko mudina, tad reizēm es varu gribēt to noliegt un sacīt, bet ja būs zīmes, tad es klausīšos, vai ne? Zīmīgi svētajos rakstos pat ir tie vārdi, ka ļauna un laulības pārkāpēji cilts meklē zīmes. Pagāni meklē zīmes, bet gatavība apklust un klausīties, tas mūs izmaina. Jo pati atvēršanās jau dzirdēt, pati atzīšana, ka man ir ko dzirdēt, ka es vēl visu nedzirdu, tā jau ir izmainīta apziņa. Un apklust ar savu zināšanu un šķietamām atbildēm, kas mums dzīvē uzrodas kā tādas iemītas taciņas, pa kurām mēs ejam un kas nekur neaizved. Tādas taciņas, kas iet pa apli.
kas iet pa pierastiem priekšstatiem, pa pierastiem ceļiem un nekur tālāk mūs neaizved. No tā Dievs mūs vēlas aicināt ārā, uzrunājot, kad mēs klausamies. Pazust nenozīmē vienmēr aiziet kaut kur ļoti tālu projām, tādā Bībeles izpratnē. Pazust nozīmē pazaudēt spēju dzirdēt gana balss vai nocietināt savu sirdi, ka es jau pierodu neklausīties. Ka neklausīšanās kļūst par tādu pamatattieksmi dzīvē, jo es taču visu zinu. Glābšana ir dāvana atkal sadzirdēt to balsi, jo tad mēs sākam atpazīt to, kas mūs sauc vārdā. Un kad mēs dzirdam, tad mēs varam sekot labajam ganam. Un sekodam mēs ejam pretī tam brīdim, kad dzirdēšana pārtaps redzēšanā. Un mēs viņu skatīsim vaigu vaigā, bet tā jau ir mūžība. Tad Jēzus saka, es tās pazīstu. Senajā pasaulē pazīt nozīmē vairāk kā tikai zināt par otru eksistenci un kā viņu sauc. Tas vārds pazīst sevī nestos nozīmi, ka es uzņemos saistības, aizstāvību un atbildību. Es tevi pazīstu, es tevi pieņemu. Es zinu tavu ceļu, es zinu tavus ievainojumus. To, ko mēs viens par otru nezinām, Dievs to zina. Es zinu tavus brūces, es zinu tavus apslēptās lietas. Un es uzņemos atbildību par tavu dvēseli. Es uzņemos atbildību par tavu glābšanu. Labais gans saka, Kristus saka. Tas nozīmē, ka mūsu pestīšanas drošība nav balstīta mūsu spēkā turēties pie Dieva, bet Dieva spēkā turēt mūsu. Un šis spēks neiznīkst. Neviens, nekādi apstākļi, ne pasaules hauss, ne mūsu kritieni mūs nevar izraut no viņa rokas. Un mēs varētu jautāt, kur tad ir robeža Dieva žēlastībai mūsu dzīvē? Un jāsaka, robeža nav mūsu tavos un manos kritienos. Kritieni bieži kļūst par vietu, kur Dievs gluži pretēji mūs visdziļāk veido. Pēteris krīt un viņš kļūst par klinti, uz kuras celt kristīgo baznīcu. Dāvids krīt un šajā kritienā viņš iemācās žēlastību, kur viņš pirms tam nepazina. Pāvils krīt zemē un ierauga gaismu un atrod savus dzīves aicinājumu. Dievs mūs ceļ pat tad, kad mēs vairs neprotam piecelties un nespējam piecelties. Kritieni mūs nešķir no Dieva, tie mūs bieži vien pietuvina viņa žēlastībai. Kritieni bieži vien ir žēlastība tavā dzīvē. Robeža ir citur. Sirdī, kas kļūst nocietināta un vairs negrib, vai nekad negrib dzirdēt gan balsi. Cilvēkam, kurš liekas, ka viņš pats prasīs labāk nodzīvot savu dzīvi, nekā ja viņu vadīs Dievs, kas ir visa labuma un svētuma un patiesa avots. Kāds pašapmāns. Un te mēs atkal atgriežamies pie dzirdēšanas, pie apklušanas, lai klausītos. Jo, lai noslēpētu reizēm to savu nezināšanu un nepieciešamību atzīt, ka mēs visu nezinām, mēs reizēm visam cenšamies virsū uzlikt tādus savus iepazītos un vienkāršos šablonus. Varētu tā viegli teikt, atliek pasauli sadalīt labajos, sliktajos, un tie, kas man patīk un izturās pret mani labi, tie ir labie, un tie, kas man nepatīk, tie ir sliktie, un visa pasaule kļūst ļoti vienkāršot un saprast šķiet. Bet šīs vienkāršotās atbildes nav Dieva balss. Apklust Dievu priekšā un neuzbāzties Dieva lielajā realitātē ar savu šauro skaidrojumu ir tas, kas mūs glābi no nocietinātas sirds. Nevis vājums mūs šķir no Dieva, bet apzināta nocietināšanās. Un tad Jēzus saka, bet tās, kas dzird, tās, kas atsaucas, tās seko man. Un Jēzus rāda, ka kristietība ir ceļš, pa kuru mēs visi ejam. Jēzus nesaka, mani savis pieder man, Jēzus saka, mani savis seko man. Respektīvi, kristietība nav kāds statisks stāvoklis, ko mēs reiz iegūstam ar kaut kādu rituālu vai apliecināšanas palīdzību, kā tādu pilsonību un pasu kabatā, un tad tā lieta ir nokārtota. Kristietība ir attiecības.
Nevis, ka mēs it kā privatizējam Dievu un es varu citus mācīt, jo es jau visu esmu sapratis un es tev varu nodemonstrēt savu pārākumu un dot norādījumus citiem, un lai tie pamēģina man neklausīt, jo es jau tagad esmu ar Dievu uz vienu roku. Un tā bieži vien ir arī nekas vairāk kā tikai izvairīšanās no klausīšanās. Kaut kādas viltus pārliecības un status iegūšana, lai man nebūtu jāklausās. Jo patiesība ir tā, ka nevienam no mums Dievs nepieder vairāk kā jebkuram citam, tikai vai tu seko, vai es sekoju, vai es atsaucos mīlēt, piedot un svētīt konkrētajā brīdī, konkrētajā situācijā. Un Jēzus tāpēc arī šodien saka, nāc un seko man, tas nozīmē virzienu, tas nozīmē ceļu. Manas avis man seko, viņas dzird manu balsi, es viņas pazīstu. Un viņas atsaucās. Kristietība vienmēr ir kāds solis. Nevienmēr ārēji spožs un nevienmēr ārēji apbrīnojams, bet tas vienmēr ir kāds solis. Bieži vien var būt pavisam maziņš. Un tie mazie solīši ir tie, kas mūs aizved bieži tālāk par vislielākajiem sapņiem, kas paliek tikai sapņi. Kristietība vienmēr ir kā solis. Solis prom no maldiem, solis prom no paštaisnības, solis tuvāk patiesībai, solis, lai piedot, solis, lai mīlētu, lai izvēlētos kalpot, solis nolikt lielāku labumu, augstāk par savu personīgo labumu, solis uz gaismu. Kristietība nav tikai ticēt Kristum, bet tas, ko raksts saka, sekot viņam. Un kamēr mūsu dzīvē ir kaut viens solis viņa virzienā, kamēr mūsu dzīvē saglabājās tas virziens viņa virzienā, viena atgriešanās, viena korekcija, viena paklausība, varbūt viens izmisīgs sauciens pēc palīdzības, kamēr vien ir šie mazie soļi, mēs ejam pa ceļu, kas ved uz dzīvību. Kristus iet un viņa avis seko, kā mēs lasām šeit. Un tad mēs atgriežamies pie Jēzus līdzības, kur Jēzus saka par labo ganu. Un tu atradis, tas prieka pilns to ceļu uz saviem pleciem un mājās nācis sasauc savus draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties ar mani. Ja es savu pazudušu āvi esmu atradis, viņš uzliek to uz pleciem ar prieku. Tā ir tā glābšanas aina. Agrīnie kristieši šeit ieraudzīja pašu žēlastības to dziļāko būtību. Žēlastība nav tikai piedošana, ka tavu pagātni tiek nodzēsta. Tas ir vēl kaut kas vairāk, tas ir Dieva nesošais spēks, kurš vēlas nest tavu dzīvi. Nevis padarīt tevi vienkārši par tādu reliģiozi stīvu, uzbāzīgu, paštaisnu cilvēku, bet piedot to, kas ir jāpiedod, un nest tavu dzīvi, ka tu vari realizēt savu Dieva doto aicinājumu un iet šajā pasaulē Dieva nests. Glābšana nav tikai vainas atcelšana, bet cilvēku pacelšana. Glābšana ne tikai ļauj sākt no jauna, savā spēkā, tā kā vēl viena dzīves iespēja, bet glābšana ir kaut kas vairāk, kur Dievs saka, tālāk es tev nesīšu. Un tā nav pasīva tāda padošanās. Te atkal mēs nonākam pie tā senā vārda, ko jau lietoja pirmie kristieši, sinerģija. Tas nav moderns vārds, tas ļoti sens vārds. Dievs nes, bet cilvēks atveras, ļaujot sevi nest. Tas ir ceļš, kurā mūsu vājums un Dieva spēks sastopas. Pirmie kristieši zināja, ka žēlastība nav morāla žests, tā ir dievišķīga darbība. Dievs paceļ, Dievs uztur, Dievs velk mājās. Nevis kā skatītājs un tiesnesis no malas, bet kā gans, kurš pats ieiet ielejā un pats uzliek avi uz saviem pleciem un nes mājās. Un visbeidzot, pirmie kristieši, protams, arī šo ainu, un mēs pēc brīža pie tā nonāksim, sasaistīja ar ainu par krustu.
Ja viņi zināja, tā pati plecu līnija, kas tagad nes šo apmaldījušo sāvi šajā līdzībā, par ko mēs lasām, ir tā pati plecu līnija, kas reiz nes krustu. Tā pati līnija, kas nes pasaules grēku smagumu, šodien nes mani. Un tas nav tikai tāds poētisks tēls, tas nesošais spēks nav vienkārši motivācija mums pašiem saņemties, bet tas ir Dieva spēks, kas darbojas mūsu nespējā. Un tas izraisa meklēt savā dzīvē tāpēc tādu pielūgsmes dimensiju, ka tu saproti, vienmēr notiek kaut kas vairāk, ne tikai tas, uz ko es saņemos. Un tad, kad tu apzinies, ka notiek kaut kas vairāk, kas nav no tevis, tur tu neko nevari pielikt un atņemt, kam tu vari tikai ļauties, tas ir tas, ko mēs pazīstam kā dievkalpošanu. Un patiesa kristietība sākās tieši tajā brīdī, kad beidzas mani spēki. Kad es saku, es nezinu, kā tālāk iet. Es pat negribu tālāk iet, jo daudzas reizes tas ir darīts un vienmēr tas nonāk pie tā paša. Un tāpēc Jēzus glābšanā nesaka, mēģini vēl vienreiz, bet viņš saka, ļauj man tev nest. Un viņš to dara ar prieku. Dievs mūs nenes ar nopūtām, kā reizēm mēs, kad mums vajag par citiem pagādāt. Mēs to varam darīt reizēm ar nopūtām, noguruši. Atkal jāpalīdz, atkal bez manis nevar. Bet patiesa mīlestība, šī Dieva mīlestība, kur, protams, arī mēs savā dzīvē piedzīvojam, ir tā, kas grib palīdzēt ar prieku. Ar to pašu mīlestību, kas viņu reiz veda nest krustu pasaules un katra cilvēka dēļ, ar to pašu mīlestību, kas nes pasauli, Dievs mūs nes ar prieku. Un tad Jēzus saka, neviens tās neizraus no manas rokas. Tā ir drošība, kas maina ikdienu. Jēzus saka, viens no spēcīgākajiem vārdiem evaņģēlijā, neviens tās neizraus no manas rokas. Tas nozīmē, tev nav jādzīvo bailēs kļūdīties. Jēzus saka, tu esi manās rokās. Pat ja tu pieļaus kļūdas, es tev nenometīšu zemē. Tas, protams, nerada iemeslu dzīvot pavirši un vieglprātīgi, bet tev nav jādzīvo bailēs. Dievs ir lielāks par tavām kļūdām, viņš vienmēr tāds būs. Tu vari nebaidīties arī atzīt drošā vietā savu vājumu, nevis to slēpt. Jo drošība balstās Dievā, nevis manī, kur man ir jānodemonstrē, ka es varu. Svarīgi man ir apzināties, ka Dievs var. Tu vari dzīvot ar mieru, nevis ar konstantu trauksmi. Tavu dzīvi un tavu kristīgā ticība nebalstās tavā disciplīnā. Tā balstās tajā, ka Dievs tev nes savās rokās. Tava kristīgā ticība nebalstās tavā spējā saņemties un visu laiku rādīt pareizu kristīgu seju. Tā balstās Dieva rokās, kas tev nes. Un tāpēc tu vari būt arī, tur uzņemties dzīvē iespējams arī kādus riskus. Mīlēt, piedot, kalpot, runāt patiesību, kur tas vajadzīgs. Un pat ja tas viss neizdosies tik ideāli, kā tu to sākumā cerēji, tas nenozīmē, ka tu iztratīs ārā no Kristus rokām. Tu vari nedaudz atlaist kontroli. Tu esi drošībā, pat tad, kad tu to nejūti. Drošība Dievā nav emocija, tā ir realitāte. Kristīgā drošība nav balstīta optimismā, tā ir balstīta, ka tu apzinies, ka tu atrodies Dieva rokās. Un tad mēs nonākam pie kāda interesanta attēla. Zīmīgi, ka viens no pirmajiem tēliem, kā Kristus tika attēlots, nebija Kristus uzgleznots pie krusta, krucifiksa formā. Pirmās gleznas, kur Jēzus tika attēlots, nebija augšām celšanās brīnumā vai debes braukšanas ainas. Pirmās ilustrācijas, kur cilvēki, Kristus sekotāji, pirmie kristieši izvēlējās Kristu attēlot, nebija arī Jēzum veicot kādus brīnumdarbus, bet pirmie attēli, kas ir atrasti no 3. gadsimta katakombās netālu no Romas kapenēs, kur kristieši daļai pulcējās tāpēc, ka viņi tika vajāti savas ticības dēļ, un tur viņi varēja sapulcēties pazemē. Katakombas tātad zem zemes, izrakts garas salas, kur arī tika
izdrēbtas kapuvietas. Krusts vēl nebija kļuvis par kristīgās ticības simbolu, jo, kā tas ir zināms, kamēr vēl dzīvoja kādi cilvēki, kas bija redzējuši, kā krusts tiek izpildīts kā nāves sods, neviens vēl nelietoja krusta zīmi, kā augšām celšanās spēka zīmi, tas notika vēlāk. Un pirmie kristieši pulcējās bieži vien tur katakombās, kā jau sacīja, tāpēc, ka viņi baidījās no vajāšanām, un tur pazemē varēja pielūgt Dievu un zem zemes justies kā debesīs. Bet, protams, arī tur katakombās kristieši arī apglabāja tos, kas tika aizgāja mūžībā. Reizēm vecumā, reizēm vajāšanās. Un interesanti, kas tad bija pirmais attēls, kā Kristus tika uzgleznots. Un jūs jau nojaušiet, ja jau to jau nelasījāt, mūsu brāļi un māsas uz tām kapeņu sienām un griestiem gleznoja labā gana tēlu. Jaunu, vienkārši ikdienišķi, bet spēcīgu ganu ar aitu plecos. Vienkārši mierīgi, bet neapturami savā tajā glābjošajā kustībā. Ganu, kurš dodas uz priekšu un nes to avi. Respektīvi, nes mūs pat kapu tunelī. Tas bija pirmais Kristus tēls kristīgajā mākslā. Kā jau sacīja, aģrāk nekā krusts, aģrāk nekā tukšais kaps, aģrāk nekā kādas citas uzvaras ikonas. Kāpēc mēs varētu domāt? Jo šajās zemajās, dziļajās, pazemes vietās, šaurajās kapenēs, kur kristieši glabāja savus aizgājušos, tāpat kā mēs šodien mirušo piemiņas dienā glabājam savus sāpes un zaudējumus, šie cilvēki turējās pie šiem Jēzus vārdiem. Es dodu viņām mūžīgo dzīvību, ko viņš saka kā labais gans, un neviens tās neizraus no manas rokas. Un viņi tam ticēja ne tikai kā simbolam, bet kā realitātei. Un ja Kristus mūs nes dzīvē, viņš mūs nesīs arī cauri nāvei un pāri nāvei mūžībā. Katakombu gleznojumos redzamais gans nav tāds statisks tēls, kas sastīnas pozē. Tā nav domāta kā dekorācija vai kā tāds sentimentāls miera simbols. Bet šī kapenēs uzgleznotais gans ir kustībā, viņš iet pretī un meklē, viņš paceļ, viņš nes. Viņš darbojas katra cilvēka dzīvē. Un tas nav stāsts par cilvēku, kurš pats varonīgi iztur līdz galam, tas ir stāsts par Dievu, kurš paceļ cilvēku pāri robežām, kuras cilvēks pats nevar šķērsot, un kuras viņš nekad pats nevarēs savā spēkā šķērsot. Agrīnie kristieši zināja, ko dziļi sirdī zinām katrs no mums. Nāve nebūs vieta, kur es iešu viens. Nāve ir vieta, kur gans nāk man pretī, kur gans man nes cauri, kur gans man pārved pāri. Un tad Jēzus balss saka vārdus, tas ir patiesi un vissvarīgākie. Tie nav vārdi uzmanies un saņemies, tie nav vārdi ceru, ka tev pietiks ticības un tu varēsi saņemties, bet tie ir vienkārši vārdi nāc. Un kristīgā cerība ir šī. Mūžīgā dzīvība nav tukšums vai kāda nebūtība. Mūžīgā dzīvība ir drošība Kristus plecos. Tie paši pleci, kas nesa krustu, tie paši, kas nes mūsu dzīvē, katru no mums, kā pazudušu avi, nesīs mūs arī cauri nāves ielai uz mūžību. Viņš nes mūs tagad dzīvē. Un reiz, kad pienāks tā diena, nesīs tevi cauri nāves ielai un nesīs tevi mūžībā. Gluži kā mēs varam dzīvot pārliecībā, ka šie cilvēki, kurus mēs šodien pieminam, viņu dzīves pēdējos brīžos, kad varbūt viņi vairs nevarēja parunāt, kad viņi devās, mēs vairs nezinām, ko viņi redzēja, ko viņi domāja. Bet iespējams to vislabāk varētu raksturot
pirmo kristiešu gleznojumu uz kapeņu sienām. Gans, kas nes. Tā ir tā realitāte. Tā ir tā realitāte, kas mūsu dzīvē iedod pavisam citu jēgu, pavisam citu nozīmi. Tā ir Dieva dāvana mums mūžības svētdienā. Āmen. Debes Tēvs, es lūdzu, ka mēs varam katrs šajā brīdī atsaukties un neapcietināt savu sirdi. Un paldies, ka Tu mūs aicini un meklē. Un ka Tu katru no mums atrod kā vienu unikālu, Tavā līdzībā radītu cilvēku. Un ka Tu mūs katru vēlies, tad, kad mēs vairs nevaram kādā dzīves situācijā atrast tālāko ceļu, Tu mūs nes uz pleciem mājās. Un es lūdzu, ka mēs varam katrs tam atsaukties, piedzīvot to šajā dzīvē un reiz piedzīvot, kā Tu mūs nes mūžībā. Un paldies, ka mēs varam dzīvot ar ticību un pārliecību un cerību, ka tie, ko mēs šodien atceramies un pieminam, ka viņi arī to kādā īpašā veidā piedzīvoja, kā tas bija attēlots pirmo kristiešu katakombās. Gans, kas nes abi. Paldies, ka tā Tu nesi katru no viņiem. Tev lai gods un slava Jēzus Kristus vārdā. Āmen.